Uz šo uzdevumu tu biji nodaļas komandieris, vai ne? Tieši tā. Un atbildība bija diezgan augsta, jo uz tevīm skatās, no tevis sagaida vismaz 8 cilvēki. Kopumā, protams, atbildība pieņemot šajā uzdevumā šo amatu ir liela. Un tad, kad citiem dienas apmācība, ja intensīvākā tā daļa beidzās, kas ir fiziski intensīvāka, bet arī kā nodaļas vai grupas komandierim, arī tā ir diezgan daudz domājot tieši taktiskas lietas, tad pēc tiem 4-5, kad sākās vairāk jau gatavošanās nakts sardzei un nakts rutīnai, tad man kā šajā uzdevumā kā nodaļas komandierim šīs 3 dienas īstenībā bija vislielākā noslodze. Ne fiziski, bet vairāk plānojot, daudzi jautā daudz ko, bet tu mēģini salikt gan par sardzēm, gan par pozīcijām, gan par kopējo situāciju kopumā. Jā, un pirms tu atnāci uz valsts aizsardzības dienestu, ko tu pirms tam darīji? Pirms valsts aizsardzības dienestā es pabeidzu vidusskolu un paralēli strādāju par meža mašīnu operatoru. Un tāpat arī ar lauksaimniecību nodarbojos. Ok, un tad atnākot šeit, tas tad dabiski tev sanāca, kad kaut kādā veidā tu kļuvi par grupas komandieru, vai ne? Un tad šo uzdevumu tu tiki nominēts kā nodaļnieks. Vairāk jau arī civilajā dzīvē ir bijusi unikāla iespēja, ko ir devuši dažādi uzņēmēji un, protams, vecāki uzņēmumā vadīt kādu nelielu cilvēku grupu vai kādam kaut ko ieteikt. Un tāpat arī savā laikā skolā, bieži gan sportā, gan vēl kaut kur sanāca, kad bija jāizrāda līderība. Un tas arī palīdzēja šeit dienestā varbūt kļūt par šo grupas komandieri vai nodaļas komandieri šeit uzdevumā.